Labrīt jūs mājās. Lūk, šis te speciālists man novērtēs to te. Šitās viņš izskatās, man monsi. Te ir visa sadzīve. Ak, Dievs. Kas te pa gadžetiem? Pamet riteni, Jā. un tu nekur vairāk nevar braukt. Stāstu, te visa gulēšana. Ak, Dievs. Pelds, viss pārējais. Te viss ir ar remontiem. Un te ir saules panelis. Saules panelis nav novietots saulē. Uz Alūksni braukšu. Tuliņ? Jā. Ui, kas ir šis? Radio? Sirēnā! O, tāds ir liela. Un tā dodamies ceļojumā. Nu ko? Iebraucam Grunzālē. Klausamies latviešu estrādi. Mēs esam kārtējā ceļojumā. Šoreiz kaut kas saistīts ap Alūksni, Gulbena, Madona, Cēs. Gadžeta panelis. Tātad veikti pirmie 32 km, stunda 20 minūtes. Nedaudz iepauzējam. Tur lejā ir Gauja. Tālāk caur Verešiem dodamies uz Gaujienu. Tad jau Gaunai apskatīsimies, kur no Gaujienas braucam tālāk. Droši vien ārā uz Igauniju. Mans ekipējums. Nu, ļoti labi nokrauts ir. Ieslēdzam muziku un skani. Un tā mēs braucot arī ceļojumu. Gaujienā, Gaujienā, turpinām ceļu. Baterija rāda, ka var nobraukt vēl 50 km. Nu, tā arī būs. Caur Igauniju līdz Apē, drusciņi mazāk, tad tur arī lādēsimies. Ape 11 km. Valga 45. Lūk, uzraksts. Mūniste. Mūniste. Tad 11 līdz Apei. Un atkal Latvijā. Uzreiz Smiltenes novads. Nu tā. Pasveicinam Api. Autoceļš A2, 3 km. Sēklīts, degviela, eiro 71. Uzlikām lādēties. Bošs lādētājs, 6 ampēri dod ārā. Kur? Pašapkalpošanās turisma informācijas punkts. Nevis centrs. Punkts. Lūk, lādējam. Nu, apmēram pusotru stundu. Velospēds pagaidām šeit. Lūk, mans akumulātors lādējās. 4 gaismiņas mirgo. Vajag, lai būtu 5. Jau pusotru stundu esmu šī info punktā Apē. Es labi atpūties, normāli paēdis, izdzēris lielo kafiju. Tur arī dabūju ūdeni. Vārds sakot, pēc kādas pusstundas dosimies uz Alūksni. Ļoti iespējams, ka Alūksnē meklēsim arī kādu vietu teltī.
šodien būs nobraukti tādi 110 km. Vienreiz esam lādējušies apē. Nu, ko darīsim rītdien? Domāsim. Pēc mazas pauzītes salādējām gadžetus un tagad atstājam api. Atvejas apskates objekts, kas tur rakstīts ir Raganu klintis, orientierists Eilāt. Finišu droši vien. Sarau! Vakars pie Alūksnes ezera. Lūk. Es esmu atradzis it kā kempinga vietu. Ezers zeme 44. Kaut kā tā. Tikko sazvanīja saimnieci. Saimnieci atļauj piebraukt pie šīs būdas. Uzlādēsim un rītā būs pilna baterija. Brīnišķīgi. 116 km šodien tikai pie osis. Nu tālūk. Pie tās mājas piebrauc, tur neviena nebija. Solīja, ka atbrauks vēlāk. Esmu ticis pie ļoti laba ēdamā dzērvenes žāvēts. Ļoti garšo. Patīkam priest vakariņās dzērvenes uzdzert. Izotoniku. Ievietota Latvijas riteņbraukšanas federācijas pudelītē. No Smiltenes caur Gaujenu, nedaudz pie Igauniju, ārā pie Apes, no Apes uz Alūksni. Un tā, un esmu šeit. Gaidu, kad brauks saimnieci. Parādīs, kur es varu uzcelt telti. Dotajā brīdī velospēds tur lādējās pie stūra. Elektrība ir atrasta. Tiku tādā bombžatņikā. Nav nekas sakārtots, bet par 10 eiro man atļauj šeit pārgulēt. Nu, labāk nekā telti celt un atgāņāt odas. Nu, tā arī viņa izskatās, tā istabiņa. Saimniece vēl aizvien nav atnākusi. Nāk jau miedziņš. 9 nāk jau. Nu tā. Šodiena būs jauki pavadīt. Daži odi vēl jānosit ir. Vakarpusē pie Alūksnes ezera izēja. Pulkstens 21:49. Saulīt laikam norieteiks, bet nu tāda patīkama nokrāsa. Kur mana būdiņa augšā. Nu, iesim uz savu iznomoto māju, kuras pilnīgi aizlikt priekšā, lai saule nespīna. Nu, tāda jau ir tā mana atpūtas istabiņa. Osis, jeb osis. Varam durvis vaļā. Ejam iekšā. O, tepat ir gaisma. Ar labu naktī! Kas tas tāds mums stulbītis? Jauns rīts, 24. maijs. Esmu turpat pie Alūksnes ezera. Klausamies dabas skaņās.
Viens mazs rīta video. 24. maija rītā. Lūk, mans uzticamais draugs pie Alūksnes ezera. Dzīvoja tajā Osītī mājiņā. Tur ir saimnieces māja pretī. Viņas džips KK 2488. Ezerzeme 44. Tā, un šodien ceļš uz Madonu caur Gulbeni. Tagad ejam pie savu velosipēda. Baterija uzlādēta maksimāli. Laimīgi ceļu un tiksimies kaut kur vēlāk. Paldies, tā viesumoja. Alūksnes centris. Brauksim pie velomeistara. Nodosim sveicienus no Smiltenes Anda. Gaidām velomeistaru. Stājām Alūksni, turpinām ceļu uz Gulbeni. Braucam, vēl tikai 11 km nobraukti šodien. Garīgais foršs. Šovinam blakus dzelzceļam Kalniņā. Litene. Iebrauksim pa celiņu tajā. Novada doma. Mīļais uzticamais draugs, velosipēds. Baro gadžetus, atskaņo mūziku un vizina mani pa Latviju. Forši. Esam Gulbenē. Uz velocelī. Iebraucam no Baulu puses. Braukšu tagad uz Viršiem. Mēģināšu uzlādēt tur akumulatoru. Virši benzīntankā. Ēdīsim grieķu salātus. Vēlā kafija garšīgā. Te ir čeks, kopējā summa 6,88. Un te lādējās arī mans akumators. Ļoti patīkami. Man prieks. Un te laimīgais. Ēdīsim. Dakšiņa. Attaisījām vaļā. Samākņi karšīgs. Reklāmas bukletiņi. Protams, Gulbenes vizītkārte ir Bānītes.
Braucam pa Cesvaini. Pils. Satiņu ceļu biedru. Cesvainē, jā. Parāda informu centru. Es jau gan aizbraucu uz pili. Arī sarkans jums. Tur apakaļ bija skola arī, jā? Cesvainis. Jā, tur ir skola. To es pats kādreiz ceru. Paldies! Nu, atrodos Cesvainē. Centrs, tāda karoks. Braucam par labi. Tur tālāk ir informācijas centrs. Tur man lādējās akumulators, televīzijas tonis. Pretī redzam. Griežamies pa labi. Ļoti pasakains skats uz Cesvainas pili. Vēl skaistāk. Ja rakursā ir mans velosipēds. Un pavisam jauki. Fonā smiltenietis. Guntas. Lai izdodas. Turpat Cesvainē. Pīļuka peldi tur tālāk. Rīķīti. Cesvainas ūdens tornis. Atkal mans kaujas zigs. Pretī Cesvainas pilī. Tur augšā var redzēt toriņus. Un tur ir informācijas centrs tagad no šīs puses. Un centra vadītāja organizē kaut kādu ekskursiju. Atpakaļ būs 5. Tagad 16:44. Un tad es arī tikšu pie sava akumulatora, kas būs uzlādējies. Un brauksim uz Madonu. Un domāsim, kur nakšņot Madonā. Nu, kā te smaržo vai nesmaržo? Nu, ap 6 būsim Madonā. Vēl kas skaists. 10 km pirms Madonas. Dikseres avotiņš attīra. Karjeras ezers Madonā. Kaut kur šeit domāju nakšņot. Ezeriņš. Karjera. Gulbis tur kārtīgi spārnus vicināja. Nu vēlreiz parādi. Mazgājās. Smuka tāda atpūtas bāzīt. Redziet, ir soliņi sauļojamie. Sauļojamās gultas, teiksim tā. Tā un te izskatās tas Karjera ezers. Labi. Laiks ir ļoti jauks. Tagad no rīta ap 10 jau ir 21 grāds. Tā kā būs atkal karstumiņi. Jā. No Madonas karjeras braucam cauri Madonai līdz Bērskrogam. Arī cauri Vecpievaldei. Pie Liezēras domāju nedaudz palādēt akumulatoru. Lai varētu droši tikt līdz Bērskrogam.
Tur arī ir lādētājs. Oh, jauka mūzika. Laižam ritmiņā. Atkal esmu viršos. Ēdam burgerīti. Dzeram viršu kafiju. Reiz arī lādējam akumulatoru. Burgerim ir tik bieza kārta. Knapi var muti atvērt. Nezinu, kā meitenes smalkas var tādu noēst. Par daļām jāsadala. Tad virši tas ir Liezerē šajam. Kā 20 km no Vecpievalgas. Un apmēram 20 līdz Madonē. Noskaņojums forši. Vecpievalga! Šodien veikti 40 km. Vecpievalga, Vecpievalgas rozes, mans kalniņš. Un pa žubīti dzied kaut ko. Sen jau esmu aizmirsis, kā ir lidot debesī. Redz, tur informācijas centrs arī bijis. Netiks, bet šodien strādā. Tā Vecpievalgā ceļš 47, bet līdz Bērskrogam kādi 35. Bērskrogs. Mani sagaida pauzīte. Nedaudz uzlādēsimies. Esmu pie cirkulīša. Beidzot lādēju arī cirkulītī. Ieejam iekšā. Ejam ārā, sargāt savu velosipēdu. Un mierīgi atsēsties un pagaidīt, kamēr uzlādēsies. 40 km pirms finiša. Šodien sasniegsim Smilteni. Un tad arī šis 3 dienu tripiņš būs galām. 350 km kaut kur. Čau!